Madona nākamgad atzīmēs pilsētas 100-gadu jubileju, un Madonas muzeja svinību gadu lēmis iesākt pāris mēnešus agrāk ar zinātniskajiem lasījumiem, kas veltīti Madonas vēstures izpētei un atklāšanai. Ir ļoti labi iesākt šo gadu, jo mazliet ātrāk, 2 mēneši pirms 26. gadā, atverot šo zinātniskos lasījumus, kas stāstīs par Madonas vēstures daudzveidību, par to, kā mēs savu pilsētu redzam arhitektūrā, personībās, kultūras, sporta un mākslas dzīvē, ļaujot klausītājiem paņemt kaut ko no šīs dienas, lai varētu pilsētas svētkus atzīmēt ar vēl tādu pievienoto vērtību. Piemēram, aiziet apskatīties kādu amatieru teātra kolektīvu, kas ir veidojies Madonas 100-gadē, paskatīties citādāk uz pilsētu būvniecību, paskatīties uz tiem stāstiem, kas mums ir ļoti būtiski, gan vēstures saglabāšanā, gan arī veidojot to šodienas stāstu, gan domājot jau par nākotni. Zināt savu vēsturi ir ļoti svarīgi mums katram, jo tādā veidā mēs atrodam savu personisku identitāti un arī šo te nacionālu identitāti, un reizē ar šīm zināšanām un ar šo izpratni par to, kas ir noticis ar to vietu, kur es dzīvoju, un ar tiem cilvēkiem, kas man līdzās un kas ir pirms manis dzīvojuši. Šādā veidā mēs varam arī izprast to, kāpēc mēs esam šodien tādi, nevis savādāk. Jo tas, kas ir šodien, tas ir principā pagātnes atspilgs. Zinātniskajos lasījumos piedalījās Madonas un Valmieras muzeju, kā arī citu institūciju vēsturnieki, Madonas noda bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures un Cēsu zonālā valsts arhīva, kā arī Madonas noda pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļas speciālisti. Uzklausot pētnieku un savas jomas speciālistu referātus, līdztekus daloties viedokļos un iesaistoties diskusijās, ikvienam klātesošajiem pavērās krietni plašāks skatījums uz Madonas pilsētas attīstību un kultūrvēsturisko mantojumu. Tas ir jauki, ka muzejs ir no šāda iniciatīva nācis un apkopot, uzaicināt dažādus skatījumus, redzējumus. Un manējais ir par Madonas 20. gadsimta arhitektūras vēstures, to ievērojamāko stilu, modernismu, gan skarot to 30. gadu modernismu, kam visiem zināmais aizsargunams pieder, un vēl viena otrā ēka, ugunsdzēsēju depo un viena otra privāta māja. Un tad par to padomju laiku pēckara periodu, 60. un 80. gadiem, kur arī ir, tajā brīdī tapa Madonas nozīmīgākās centra ēkas, faktiski Madonas centrs veidots, nozīmīgākās lielākās sabiedriskās ēkas. Un arī reizē vienlaicīgi var teikt tie dzīvojamie rajoni, kā tas ir saglabājis, man tas ir caur vecajām fotogrāfijām. Savukārt vēsturnieces Laimas Garās stāstījums šoreiz kontekstā ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeja fotonegatīvu krājumu. Krājuma fotonegatīvu tas kopums ir ļoti, ļoti liels, vairāki tūkstoši, un tur ir tādi kadri, kas varbūt, ka vairumam vispār nav redzēti, un kurus var izmantot pētnieciskajā darbā. Un tas ir apmēram, es stāstīšu par to, kā Madona ir veidojusies, jo tika piefiksēta laika gaitā kaut kādas māju celtniecība, kaut kādi notikumi, bet šoreiz būs tikai par Madonu. Un es nerādīšu tos visiem zināmos skaistos skatus, kas ir paskartēs un visās malās, bet mēģināšu parādīt tādus skatus un tādas mājas, kādu vairs varbūt tās nav vairs, kas ir pārvērtušās, kas ir kļuvušas savādākas, citādākas, pārbūvētas, kuras vietas vispār ir mainījušās. Sākot jau ar 44. gadu, kāda izskatījās Madona pēc okupācijas. Kausa ar vēsturniece visi interesantākie esot fakti par vietām, kuras šobrīd pilnībā pārvērtušās un ēkām, kuras mūsdienās vairs nav saglabājušās. Ir interesanti taisni tas, kas ir agrāk te bijis. Jā, kas tagad, piemēram, ir aptieka, bet kādreiz tur bija kartupeļu lauks. Kā tā Madona attīstās? Viņa attīstījās no tādām mazām vienstāvu dzīvojamām mājām, un tad 20. gadsimta 70. un 80. gados sāk strauji būvēties tie lielie dzīvojamie masīvi, kas rūpniecības uzņēmumi. Madonas bibliotēkas vēsture, sporta, organizāciju un pretpadomju grupas darbība Madonā, Madonas muiža un pilsētas telpiskā attīstība, tās ir tikai dažas no daudzajām tēmām, kas tika aplūkotas, ļaujot ieskatīties pilsētas attīstībā šo 100 gadu garumā. Madona radās gandrīz tukšā vietā, principā, cik muiža, bet muiža arī neradīja to iespēju, ka te varētu būt pilsēta, principā, dzelzceļa attīstība, būvniecība, stacijas izveidošana šeit radīja šos priekšnoteikumus šīs pilsētas izveidei, un šī te attīstība nav zaudējusi savu spēku arī šodien.
Mēs esam kļuvusi par administratīvu centru. Ar vienu mēs esam arī mūsu valsts plānošanas dokumentos mūsu vērtē kā šo administratīvo centru dažādu pakalpojumu pieejamību cilvēkam lielā reģionā. Labi mainīgs šis te iedzīvotāju sastāvs, bet ir pietiekami stabils un skatāms nākotnē uz priekšu. Jāpiebilst, ka 100-gades pasākumi Madonā plānojas visa nākamā gada garumā ar svētku kulmināciju jūnija mēnesī, atzīmējot pilsētas tiesību piešķiršanu Madonai 1926. gada 7. jūnijā. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.